Kāpēc zālīte liekas nekaitīga narkotika, bet īstenībā viņa ir ļoti, ļoti bīstama, īpaši vecuma posmā no 17 līdz 27 gadiem. Jo tajā vecumā, diemžēl, attīstās šizofrēnija. Ja, tas ir saistīts ar smadzenēm, ar smadzeņu attīstību šajā vecuma posmā. Un ja cilvēks iejaucās ar šo narkotisko vielu, viss var beigties ļoti, ļoti slikti. Un tie nav draudi, tā ir realitāte, tie ir patiesi dati. Cilvēks pīpējot zāli sākumā izjūt trauksmi un bailes, kura pārvēršās eiforijā. Ja, šis moments ir ļoti īss, ja, šī eiforija, pēc kuras tiecās un atkal gribās uzpīpēt, lai iegūtu šo eiforisko atslābumu. Pēc tam sākās uztveres traucējumi, apkārtnes izmaiņas sajūta, sava ķermeņa proporciju izmaiņas, liekas lielas rokas vai maziņš, pats jūtos maziņš, psihozes, dezorientācija, kritikas zudums un pēc tam jau